Sveicināti, mani sauc Kaspars Bramanis, un mēs atrodamies Turkalnes muižā. Atrodamies pie Turkalnes muižas salas un sidra darītavas, tāpēc aicināšu tevi iekšā nobaudīt dažus foršus dzērienus. Sākās ar to, ka šeit būs vīna darītava. Tas bija 17. gads, 18. gada 18. novembrī mēs šo ēku pabeidzām, un tad, lai uz atklāšanu būtu ko iedzert, tad attiecīgi 17. gadā jau vajadzēja kaut ko tā kā uzražot. Tur bija interesantais stāsts par to, ka mēs bijām vienu mucu ar ābolu sulu aizmirsuši ābeļdārzā. Baigi labā dzira sanāca. Norogu pat ar dabīgiem raugiem. Tas bija vienkārši superīgs dzēriens. Bet, riskēt nevajag, un tad, protams, izvēlamies tur tādus drošos raugus, lai tad arī tas produkts sanāktu tā kā jābūt. Protams, mēs viņus arī visu laiku kontrolējam. Cilvēks speciāli mēra visus rādītājus, lai viss būtu labi. Lai kaut ko saprast no tā visa, tad dabūju pamācīties Jelgavā. Alus, sidra, vīna un tādas dažādas tehnoloģijas. Iepazinos ar dažādiem vīnu darītājiem, noskaidroju to pārdošanas apjomu vīnam. Secināju, ka baigais bizness nesanāks. Un ņemot vērā to, ka netālu ir ģimenes uzņēmums, atpūtas komplekss Turbas, kur mēs darām ļoti daudz alu, gribējās pamēģināt alu. Bet par cik šis bija arī lauka atbalstdienas projekts, vīna darītava, tad man draudzētajā ābolu vīna vai jeb sidra tādi dažādi dzērieni bija jātaisa. Izdomāju par labu sidram, nevis vīnam. Tad mēs kaut kā mēģinājām nelielos apjomos taisīt to sidriņu. Biju pieaicinājis tehnologu, kas tur mērīja visas tās skābumus un visas pārējās lietas. Likās, ka ir ok, un tad mūsu kolēģis Linars Liberts, patgaršojot sidriņu, teica, ka ir baigi labs un vajadzētu viņu aizvest uz kādu konkursu. Tajā gadā bija Riga Vine Champagne sādaļas sidrs, kur mēs dabūjām arī bronzas medaļu. Un tad es sapratu, ka jā, mums bija ābolu vīns uztaisīts, kāds 700 litri, un ļoti ātri viņi to visu izdzēra. Tad man pašam patikās rabarbaru vīns, upeņu vīns un aronija vīns. Jā, tas vairāk ir priekš ziemas, priekš karstvīniem. Jā, karstais sidrs mums arī, protams, ir, jā. Tā kā goda lieta katram kārtīgam sidra taisītājiem, karstais sidrs arī jābūt, jā. Rudenī eksperimentēsim jaunas garšas. Pļavas ar zālītēm un tādas, tas man liekas tāds segments, kas varētu būt interesants. Pļavas puķiem tur. Jā. Tas destilējamais saprāts būtībā viski iegūšanai. Šo ierīci, kur vēl ir divas kolonas un vēl divas neatkarīgas atsevišķi destilējamie torņi, kurus ir plānots ietot nākamajā atjaunojamā ēkā. Mēs esam Turkalnes muižas vēsturiskajā pagalmā, kur mums bija parādas iebraukt šajā caur tiem krūmiņiem, caur Liepu gatvi. Iebraucot iekšā, mums labo roku ir saimniecības ēkas. Senā kungu māja atradās tieši priekšpusē, kur šobrīd ir drupas. Jā. Lūk, un pa kreisi ir kalpa mājas, un alus un sidra darītava atrodas Turkalnes muižas klētī. 10 gadus atpakaļ braucot ziemā ar sniega motociklu pa muižas pļavām, izbraucu starp ēkām, kur bija parādījās kaista liela ēka ar iebrukušu jumtu, ar uzbraucamo ceļu, kas ir senā kūts un daudzas milzīgas tādas daļēji ēkas, kas daļēji turās vēl. Lūk, un sapratu, ka tas viss iet postā un bija ļoti žēl. Un es domāju, jā, ja tās ēkas piederētu man, es varētu mēģināt domāt, ko darīt, lai varētu viņus savest kārtībā. Un pagāja daži gadi un izdevās iegūt ēkas bez zemes. Un, teiksim tā, ņemot vērā to, ka muižas klētis atradās tuvāk ceļam, tad visdrošākais variants, ko sākt atjaunot, bija tāda šī ēka. Un tad tā, kur mēs tikko bijām, jā, un tad sākotnējā versija, ka tā būs vīna darītava, kas celtniecības procesā pārmainījās gan sidras un gan alus darītava. Nākotnes plāns ir, ka katrā šajā ēkā mēs izvietojam kādu darītavu dzērienu. Tas viss, kā šobrīd šeit izskatās, tā arī varētu palikt. Šeit mēs joprojām turpinam spiest suli, jo šobrīd mēs to arī šeit darām. Šajā zirgu stālī būs sidra darītava. Tajā tāpā blakus garāžā būs stipro dzērienu darītava, un no turienes ies augšā trepas. Ir vecās trepas saglabātas, kas bija muižas klētī, kur aprakstīts, cik maisus, kurš zemnieks bija atvedis. Tās ielikšu šajā klētī. Un augšā būs skaista liela degustāciju zāle, kur attiecīgi varēsim šeit baudīt vīnu, sidru un stipro dzērienus. Šeit ir garāžiņa, kurā šobrīd mums stāv daļa produkcijas. Šeit ir diezgan laba temperatūra arī vasarā un ziemā, būtībā nekas nesasalst. Šī ir viena no vietām, kur mums glabājās produkcija, ir vēl kaut kādi senie muižas klētas dēļi, kurus mēs atkal izmantosim kādām durvīm. Iesim to rabarberu vīniņu iemēģināt.
railway production is rubber, right? Un šo mēs arī plānojam rābolu sidriņu uzkubažēt, bet mēs neesam to uzmēģinājuši. Tas varētu būt kaut kāds jau stiprinātāks jau tāds, tā kā nevis šis rābola rabarbers, bet tam varētu būt kaut kāda 7-8 grādu prieciņā. Tā bija mazā pārvaldnieka mājiņa. Daļu mēs esam atjaunojuši, otra puse arī tā kā izskatās, ka gribās viņai, lai atjauno. Šīs skaistās drupas ar veco kūti, kur ir zirgu uzbraucamais ceļš, tad vasaras kafejnīca, ja, pasākuma vieta. Un tā māja, kas šobrīd tiek atjaunota, tad ir jaunā darītava, jā. Patikās man tās dolomīta akmens sienas, un tad viens mūrnieks pagājušo gadu visu vasaru viņu atjaunoja. Laipni lūdzam svētnīcā. Ražošanas telpa būs arī ar augstajiem vaļējiem griestiem, kur otrā stāvā šeit arī būs degustācija. Loģiski, ka šeit būs degustācijas zāle arī otrajā stāvā. Un pretējā pusē arī balkoniņš ar iesalu, jeb graudiem, dzirnavām, kur pa tunelīti ledīsim iekšā vāriekārtām, izejvielas un vārijas malu. Te būs ļoti energoefektīva ēka, elpojoša, ar mazu enerģijas patēriņu. Diemžēl lielām izmaksām, bet būvniecības, bet jā, būs māja, kas stāvēs. Šajā ēkā ir 300 gadi apmēram, tad es ceru, ka viņi vēl kādus 100 nostāvēs, jo pamats stiprināti gan no iekšas, gan no ārpus, un noteikti viņi turēsies vēl ilgi. Tas mērķis ir, jā, mēģināt to vēsturi saglabāt. Šo mēs paši izdzersim.